Staļinam panāca Ribbentropa ierašanos Maskavā. Ribbentrops devās ceļā Fīrera personīgajā lidmašīnā un nolaidās Maskavas lidlaukā, kur to ļoti draudzīgi sagaidīja blakus plīvojošie padomju sarkanais un vācu karškrustainais karogi. Baltijas valstu liktenis bija izšķirts. Baltijas puķu dārziņi, kā mūsu valstis nicinoši sauca staļinists Ždanovs, bija sagaidījuši savu likteni. Nu vēl jau palika dažas formalitātes, tādas kā Polijas sadalīšana, tādas kā padomju karaspēka iesūtīšana Baltijas republikās, lai mēs būtu gatavi demokrātiskām vēlēšanām. Baltijas valstīs gandrīz vienā dienā un gandrīz vienā stundā nobrieda revolucionārā situācija, un visas Baltijas valstis draudzīgi saņēmās rokās un devās labprātīgi tautu tēva apkampienos. Mēs šajos apkampienos dzīvojam ilgi, esam izbaudījuši apšaušanas, izsūtīšanas un garus stagnācijas periodus. Šodien, kad būs svaigāki, spēcīgāki vēji, pierādīsim, ka arī labi koptos puķu dārziņos var izaugt īstas sarkan-baltsarkanas puķes. Hitleriskā režīma būtība mums ir atmaskota un pāratmaskota. Staļiniskais eksperiments ar tā saucamo sociālismu ir sociālais kanibālisms, kainisms, herostrātisms un jūdasa grēks savā paveiktajā attīstībā. No skolotāja nodošanas līdz tēva nodošanai. Tātad no vienas puses fašisti, no otras sociāli cilvēkēdāji, brāļu slepkavas, hipertrofēti godkāri un nodevēji 1939. gadā, 23. augustā, sadala savā starpā Eiropas valstis, iekaro vai okupē tās. Toreizējie iztapoņi ierāmē šīs neģēlības kārtējā absurdā, tā saucamajās socialistiskajās revolūcijās, tagadējie okupācijas un revolucionārās situācijas simbiozē. Jebkurš loģiski domājošs cilvēks šīs realitātes apzinās. Helsinki 86 pieprasa. Pirmais. Anulēt 1939. gada 23. augusta Molotovā Ribbentropa fakta slepeno protokolu. Otrais. PSRS stingri ievērot padomju Krievijas un Latvijas republikas 1920. gada 11. augusta miera līgumu. Tas ir izvākt okupācijas karaspēku, līdz ar to atjaunot Latvijas neatkarību un ļaut latviešu tautai brīvi izvēlēties pašai savu turpmāko politisko orientāciju. Trešais. Izmaksāt Latvijai kompensāciju par nomocītiem un noslepkavotiem cilvēkiem, kā materiālu tā morālu, par izpostīto dabu, radīt apstākļus kolonistu emigrāciju no Latvijas uz savu dzimteni. Ceturtais. Sodiet nozieguma iniciatorus un izpildītājus pret latviešu tautu, kādā veidā mēs jau griezamies 25. martā šī gadā pie prokurora Dzenīša. Mūs atkal piesauc kārtīgi un čakti strādāts, jo lūk, tagad tikai tā īsti sāksies tiesiskās valsts izveidošanā. Agrāk, jā, bija kļūdas, bet tagad, kuru reizi partija saka, partija sola, partija apņemas un tā tālāk. Nolaidīsimies no mākoņiem. Man ir to medicīna, tādēļ ņemšu piemēru no tās. Iedomājieties ķirurgu, kas operē apendicītu. Nomirst viens slimnieks, iet bojā vēl un vēl. Kad sagājas pavisam grīstē, ķirurgs apsola nākošajam pacientam. Jā, pirms jums es biju slikts ķirurgs, bet tagad esmu sapratis savus kļūdas un labošos. Pulsaties tik vien uz operācijas galda.
tūkstoši un tūkstoši. Vai jūs atkal ticēsiet un ļausieties ar sevi eksperimentēt? Vai tas ķirurgs neteica, ka viņš ir visprogresīvākais, visgaišniecīgākais, visgudrākais, visģeniālākais, vishumānākais, teica, un atcerās un mokās gāja bojā miljoni un miljoni. Mums nav vajadzīga tāda civilizācijā, kurā mēs būtu ieprogrammēti uz viena viļņa. Mēs gribam būt noteicēji savā zemē.